Es tiešām nezinu labāk veidu, kā pavadīt savu vasaru nekā kursā. Kursa ir tā kā brīnišķīga un unikāla pasaule, kas pieder vienīgi tiem, kas tur ir bijuši. Domājot par kursu, manas vismīļākās atmiņas ir no tās reizes, kad mēs visi kopā sēdējām istabā brīvlaikā un smējāmies, runājamies un priecājamies par dzīvi. Jūs tur satiksiet visādus draugus un draugus uz mūžu. To izskaidrot ir gandrīz neiespējami cilvēkiem, kuri nav tur bijuši. Es dzīvoju Losandželosā par gadu. Es tikai atceros, cik jauki bija pavadīt 5 nedēļas prom no pilsētas skaistajā dabā. Man vienmēr ļoti patīk ballēties katru sestdienas vakaru. Mums bija ballītes katru sestdienu, un es atceros, ka katrai ballei bija tēma, padējot ar skaistiem zēniem un skaistām draudzenēm un vienkārši baudīt vakaru un baudīt labu nedēļas nogalu bija viena no manām mīļākām atmiņām. Piedalieties kursā! Ko tu man domā? Šīs vasaras skaistais pāris. Brauciet uz kursu! Man visjaukākie atmiņi bija staigājot pa ezermalu ar tuviem draugiem, runājot par dzīvi vai vienalga ko, jokas, taisīt jokas vai dziedāt dziesmas, ir tiešām tāda nenormāli skaista vieta. Senais grieķu filozofs Epikūrs postulēja, ka, lai būtu priecīgam, cilvēkam vajag labu ēdienu, labus draugus un nodomu. Kursā mēs dzīvojam bagātībā tad, jo mums ir tik daudz gardu ēdienu, tuvu draugu un godīgu nodomu. Kursā ir unikāla vieta, kur mūsu senču mantojums, iepriekšējas paaudzes sapņi un mūsdienu jauniešu dzīves spēks sanāk kopā ar neierobežoto potenciālu. Es iesaku visiem latviešu jauniešiem to apmeklēt un piedzīvot to jautrību un mīlestību, ko rada kursa. Tā ir ģimene, tā ir draudze, tā ir vieta, tā ir jušana. Tā ir atmiņa, ko es nekad neaizmirsīšu.